11. februārī Latvijā notika ikgadējā izglītības akcija Ēnu diena. Tās mērķis ir klātienes komunikācijas procesā iepazīstināt jauniešus ar dažādu profesiju un tautsaimniecības nozaru īpatnībām, kas turpmāk palīdzēs karjeras izvēlē. Šogad tika saņemti 160 pieteikumi no vispār izglītojošo un profesionālo Daugavpils skolu audzēkņiem. 30 skolēni izteica vēlēšanos ēnot 15 pilsētas pašvaldības pārstāvjus. Diena sākās ar informatīvu izklāstu par domes struktūru, tās funkcijām un uzdevumiem. Pēc tam jaunieši devās uz tikšanos ar vadītājiem un pilsētas domes speciālistiem. Dažiem šī nav pirmā ēnošanas pieredze, tāpēc tika izrādīta padziļināta interese par domē notiekošajiem procesiem. Ēnu dienā es jau piedalos 2. gadu, arī Daugavpils pilsētas domē, un es pagājušajā gadā ēnoju īpašuma komitejas priekšsēdētāju, man ļoti patika, un es arī gribēju šogad uzzināt, kā tas ir. Un es šogad ēnoju Daugavpils domes pirmo vietnieku. Mans galvenais mērķis ir uzzināt par pārvaldi, kā ir jāpārvalda, jo es gribu savu dzīvi saistīt arī ar marketingu pārvaldīšanu. Tā ir brīnišķīga iespēja visu uzzināt, kā tas vispār notiek. Interesanti šķiet tas, ka lielāku skolēnu interesi izpelnījās pilsētplānošanas un būvniecības departaments. To apciemoja 12 jaunieši. Viņi iepazinās ar arhitekta un būvinspektora ikdienas pienākumiem. Mani interesē tieši inženieriem, būvniecība kā tāda, jo es vēlos iestāties Rīgas Tehniskajā universitātē. Iespējams, skolēnu interesi par būvniecības sfēru var pamatot ar pilsētā nemitīgi notiekošo celtniecību, jauno projektu klāstu vai pieprasījumu pēc šīs jomas profesionāļiem. Tas ļoti iepriecināja arī departamenta vadītāju. Mums arī turpmāk ir vajadzīgi jauni speciālisti, jo gan projektu apjoms, gan arī sakarā ar jauno būvniecības likumu, vispār būvniecības apjomi ir krasi palielinājušies. Jaunieši guva mācību, ka darbam būvniecības industrijā, piemēram, būvniecības inspektora amatam, kā to vēlas Kristīne, ir nepieciešamas zināšanas fizikā, matemātikā un ķīmijā. Savukārt arhitektam ir nepieciešamas mākslinieka iemaņas. Ēnotājiem bija iespēja apmeklēt būvniecības objektu un piedalīties praktiskā nodarbībā dobju iekārtošanā ar ainavu arhitekti. Šajā dienā pilsētas mērs Jānis Lāčplēsis bija komandējumā, tāpēc skolēni ir aicināti uz tikšanos 12. februārī. Jauniešiem bija iespēja apmeklēt tikšanos ar municipālo uzņēmumu vadītājiem un uzzināt, kā notiek dažādu jautājumu apspriešana.